konferencē dziesmu un deju svētku atmiņu daudzbalsība, kas notiek konferenču sērijas Kultūras krustpunkti ietvaros. Un sākam trešo un noslēdzošo sesiju atmiņu daudzbalsības ekosistēma, veidotāji, formāti, iesaistītie un dalībnieki. Šīs paneļu diskusijas mani viesi, visi ir darītāji, dalībnieki, un tātad dziesmu svētku organizatore, mūziķe un ekspozīcijas dziesmu svētku telpa vadītāja Iveta Grava. Labdien! Latvijas Vācu Savienības, Latvijas Universitātes Vācu kopienas Latvijā dziesmu un deju svētku aktivitāšu virzītāja Ilze Garda. Labdien! Biedrības lauku partnerība Lielupe pārstāvi dziesmu un deju svētku apmeklētāja Videga Strautniece. Labdien! Vēsturnieks, mūziķis Dāvis Beitlers. Deju ansambļa Vektors, dalībniece, blogere, Latvijas Universitātes komunikācijas zinātnes studente Agate Brejere. Un mani sauc Elīna Vikmane, es esmu Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras mākslu institūta pētniece un pati arī dziesmu svētku dalībniece koriste. Bet varbūt mūsu skatītājiem, kas jūs tik labi vēl nepazīst, jūs varat kodolīgi katrs iezīmēt, kas ir bijusi tā motivācija iesaistīties kā darītājam, šoreiz nevis dziesmu svētku kustībā, bet gan mantojuma dokumentēšanā vai kultūras mantojuma vākšanā. Un es saprotu, ka visiem tas ir identitātes jautājums un kultūras apziņa, bet varbūt papildu tam, kas bija jūsu personiskā motivācija pašiem sākt darīt. Manā gadījumā tas noteikti bija vairāk tieši atmiņu un emociju video dokumentēšana, jo pēc tam uz to atskatīties ir noteikti ļoti interesanti. Un es gribēju iemūžināt vienkārši to kopības sajūtu, kāda bija mums ar manu kolektīvu, lai pēc tam mēs varam atskatīties uz to visu kopīgi. Un iespējams arī citi interesanti varēja noskatīties manas video dienas grāmatas un atcerēties, kāda bija tad, kad viņi dejoja un dziedāja šajos svētkos. Varbūt par cik man ir mikrofons, atļaušos turpināt. Jā, paldies par iespēju šeit būt. Nu, kāda tad ir manas organizācijas motivācija? Man 3 vārdos tomēr jāpasaka, ka tā priekšvēsture. Tātad lauku partnerība strādā ar savu vietējo kopienu jau daudzus gadus, kopš 2005. gada, un 2 tādi galvenie virzieni - vietējā uzņēmēja darbība lauku vidē un arī šī kopienas aktivizēšana. Tieši pēdējo 3 gadu laikā mēs tā intensīvi piestrādājam, aktivizējot savu kopienu. Un tieši šis vārds kopiena bija tas atslēgvārds, kur mēs šeit satikāmies arī ar Rakstniecības mūzikas muzeju, kur mēs, kā lai saka, sausajāmies, tur izskan vārds kopiena, bet mēs taču arī strādājam ar kopienu. Aicinam iedzīvotājus tādām praktiskām darbībām, kopā saplānot svētkus pagastā jaunus, vai veidot kādu soliņu, vai kādu atpūtas vietu, vai galu galā sarīkot ražas svētkus. Bet kāpēc mēs nevarētu aicināt savus iedzīvotājus apkopot liecības? Arī to mēs varam darīt, un šī lūk arī bija tā motivācija, tas ir viens, un, protams, arī mums kā iniciatoriem noteikti ieskanējās pašos, ka tā ir vērtība, un trešais jāpiemina, ka novadā nekad nav tas darīts līdz šim, tā kā tur viss sasumējoties, arī veido šo te motivāciju, kāpēc mēs uzsākām šo akciju. Jā, varbūt es turpinot Vidagas teikto, vienkārši sakot, mani uzrunāja un es piekritu. Bet jāteic tā, ka piekritu labprāt, jo pirmkārt savā darbībā es visu laiku šūpojos starp šīm 2 jomām - vēsture un mūzika, un arī muzikālā ziņā taisni tiešā saiknē ar dziesmu svētku kustību un dziesmu svētkiem. Un otrs, Jelgavas novads ir mans novads vistiešākajā veidā, vismaz paaudzēs 8, es varētu tā teikt. Tā, ka es domāju, ka tā būs gana liela motivācija. Paldies! Labdien! Es varbūt tās brīnītos, kādēļ es nebūtu nonākusi tajā lomā, kā kaut ko pētīt par dziesmu svētkiem un iesaistīties šīs tradīcijas izzināšanā, krāšanā, jo savus
dzīves laikā esmu ļoti daudz ar to saistīta un esmu bijusi arī klāt tad, kad mēs visi saucām Gaismas pili Medni. Un tas bija 1985. gads. Bet arī šīs tradīcijas materiālu vākšana, pētīšana ir ļoti interesanta un aizraujoša. Un kādreiz kāds viens fakts tev moca veselu nedēļu un gribās ko uzzināt vairāk. Tā ir ļoti interesanta lieta, ko darīt. Un es esmu pateicīga Rakstniecības mūzikas muzeja direktorei Ivetai Ruskulei, kādēļ es esmu tiešām nonākuši šeit, meža parkā. Un es domāju, ka varēsim turpināt tālāk arī pētīt un krāt un domāt par dziesmu svētkiem. Jā, labdien visiem! Pārstāvu vācu kopienu Latvijā un, protams, ja mēs runājam par vācu un latviešu savstarpējām attiecībām, tad ir jāpiemina tas pats 1836. gads un paši pirmsākumi dziesmu svētku kustībai kā tādai Latvijā, ko uzsāka tieši vācu amatieru vīru kori, pulcējoties Vērmaņu dārzā 1836. gadā. Bet tas vairāk ir stāsts par vācbaltiešiem un par viņu devumu mūsu kultūrai Latvijas kultūra telpā. Savukārt mans personiskais stāsts noteikti sākās atmodas laikā, 90. gados, kad mazākuma tautību organizācijas biedrības Latvijā sanāca kopā, lai varētu izjust savu piederību savai kultūrai, savai etniskajai izcelsmei, identitātei. Un, protams, tas vislabāk ir izjūtams caur dziesmu. Un mana ome, kura man nodeva šo te vācisko tradīciju, ļoti piedomāja pie tā, lai es dziedātu. Viņa man mācīja šīs te vācu dziesmas. Un arī, protams, tā piederības sajūta, esot vācu ansamblī un tādā veidā arī, protams, apgūstot šo te vācu valodu, jo, kā zināms, padomju laikos ļoti liela daļa vācu izcelsmes cilvēku, kuri bija palikuši šeit vai atgriežās pēc 39. gada Latvijā, nemaz tā nerunāja vācu valodā. Un, jā, šis ir tas personiskais stāsts un jā, paldies par šo iespēju šodien būt šeit, un es domāju, ka caur tādu viena mazākuma tautības prizmu mēs varam skatīties uz daudzām kultūrām, kas ir mums Latvijā. Līdzlīgā pētniecībā un līdzlīgos projektos, kā mēs jau šodien daudzkārt dzirdējām, tāda formāla iesaistīšanās vēlme nestrādā, cilvēki tik vienkārši neatsaucas, tas ir pietiekami sarežģīts un mērķēts darbs, un es vēlējos tomēr mazliet jūs patirdīt. Mēs runājam par kopienu, par ļoti tādu plašu kopienu, bet jūsu darbs, vai tas tiešām aptver visu kopienu? Mēs dzirdējām tavā prezentācijā, ka jūs vairāk fokusējāties uz pieaugušajiem, vai jūs varat katrs sev varbūt tā godīgi atzīt, kas ir tas cilvēku loks, ko jums ir bijis pēc kaut kādām pazīmēm vieglāk iesaistīt, vai uz ko jūs paši esat mērķējuši jūsu dokumentētā liecību mantojuma, to galveno mērķa auditoriju. Kā jums šķiet, kāda ir tā šaurākā, tā ļoti fokusētākā daļa no tās lielās skaistās kopienas? Jā, es vēl mazliet pārdomāju. Man mazliet gribas domāt plašāk, bet es saprotu, ka jāsašaurina līdz dziesmu svētku kontekstam. Jā. Par kopienas iesaisti. Es domāju, ka tie būtu mūsu arī seniori, kā jūs šajā video redzējāt. Noslēdzošajā daļā tie tieši bija no Jelgavas novada, un tieši tie atsaucās un labprāt dalās šajā savā pieredzē. Un, varbūt tur jāliek klāt arī jaunieši, bet varbūt, ka viņiem ir vairāk laiks un viņi ir aktīvi, un es to vēroju arī no iesaistas citās tēmās, kur mēs strādājam ar kopienu, kad seniori, viņi ir ļoti aktīvi. Un kas ir vissarežģītākā auditorija, ko iesaistīt līdzdalībā? Varbūt jaunieši. Nav vienkārši viņus uzrunāt, viņus jāmāk uzrunāt, jārunā viņu valodā, jāsadzird viņi. Kā viņi atsauksies. Tas ir lielāks izaicinājums, bet to var darīt. Jā, es domāju, tā plašāk skatoties, tie tomēr ir vairāk vai mazāk visi, kurus interesē dziesma,
kurus interesē kultūra kā tāda, kuri sevi uzskata piederīgi kultūra telpai, latviskajai kultūra telpai, plašāk skatoties. Bet, ja runā vēl par kopienām un, teiksim, tādā novada kontekstā, tad es šo jēdzienu kopiena gribētu paplašināt ārpus ģeogrāfiskām robežām. Un te mēs varam runāt par novada tādu mentālo kopienu, jeb tiem ļaudīm, kuriem tik labi var būt saknes šajā novadā, bet kuri paši jau varbūt pat 2., 3. un 4. paudzē mīt ne tikai ārpus novada robežām, bet pat varbūt ārpus mūsu tēvzemes Latvijas robežām. Un līdz ar to arī bija šie aicinājumi, protams, arī diasporas tautiešus atsaukties un arī šis radioraidījums. Tā vispār ir tāda ļoti interesanta tēma, vai mēs kādu kopienu, kas saistīti it kā ar kādu no tagadējām administratīvu teritoriālajām vienībām, varam definēt tikai ģeogrāfiski. Vai tā ir mentāla kopiena? Un vai jums izdevās iegūt atsaucību no diasporas, ko jūs uzrunājāt? Nu, jāsaka, kā ir, ka šajā reizē īsti tas nav nesis augļus. Nu, vienīgi es varu ātri piemetināt Kalnciem muzeja gadījumā, jā, mazliet pārfrāzējot Oto Ozolis, varētu teikt, kalnciemieši ir visur. Jā, un tur gan, tas ir apliecinājums, ka jā, principā šāda iesaisti ir iespējama viena novada vēsturi gaismojot ar liecībām no visas pasaules. Bet, mūsu gadījumā par dziesmu svētkiem mēs šīs liecības vēl gaidām. Agata, jūs pārstāvat to paudzi, kuru esot izaicinoši, un es varu lielā mērā piekrist, ka varbūt tā starp paudžu komunikācija varbūt ir nedaudz sarežģītāka. Kā ir? Es teikšu, pavisam noteikti tā ir. Vienīgais ir jāspēj atrast tie pareizie līdzekļi, ar ko to darīt. Tas ir šobrīd ļoti daudz digitālās platformas, jo jaunieši izmanto tās gan, lai komunicētu savstarpēji, gan, lai uzzinātu papildus informāciju. Un, ja mēs runājam par auditoriju manā gadījumā, tad skatoties pēc savāktiem datiem, es varu teikt, ka man izdevās aptvert gan jauniešus no 18 līdz 24 gadu vecumam ļoti plašā daudzumā. Un tas, kas man ļoti pārsteidza, bija, ka cilvēku vecumā no 55 plus ļoti daudz skatījās tieši manas video dienas grāmatas, ko es nebiju paredzējis iepriekš, jo es domāju, ka vairāk tas būs jauniešiem atbilstošs saturs. Un papildus tam man izdevās arī sasniegt cilvēkus no citām valstīm. Jo bija arī ļoti daudz procentuāli skatītāji, kas nebija no Latvijas. Un kas šķita pašai vissarežģītāk, vai teiksim tā, ierakstot video, skaidrs, ka tas bija primāri tendēts uz tavu paudzi, uz tiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi kopā, bet zinot, ka tu turpini šais dienas grāmatas radīt, vai tev ir kāds plāns, kurus tu vēlētos uzrunāt no tiem, kas varbūt nav jau paši, kurus tu redzi statistikā, ka tie jau ir paši bijuši aktīvi un tev seko? Šobrīd, ja paskatās, tad ļoti daudz mani sekotāji ir tieši paši dalībnieki, dejotāji, koristi. Un man gribētos arī vairāk painformēt cilvēkus, kas nav šajās kopienās iekšā, lai viņi vairāk uzzina tieši gan par dziesmu un deju svētku tradīciju, gan par mūsu ikdienu kā šīs kultūras veidotājiem. Un vienkārši parādīt cilvēkiem, ka ir arī tāda latviskā tradīcija, kur sadaļu viņi varbūt nezina. Tas ir tieši tas praktiskais. Un tad būtu ļoti interesanti, ja es varētu arī apvērt tādus cilvēkus un pastāstīt viņiem vairāk. Ilze? Vācu kopienas gadījumā, protams, tas galvenais motivators un tie atsaucīgākie cilvēki ir tie, kuri ir veidojuši šīs vācu biedrības, kuri to ir uzskatījuši par savu aicinājumu, pienesumu sabiedrībai, saviem senčiem. Un tā skaitā, protams, arī ir daudzi interesanti, kuriem patīk šī vācu dziesma, vācu kultūra, vai viņi caur biedrībām redz iespēju, kā iemācīties vācu valodu, un varbūt būdams latvietis, viņš jūtās vēl piederīgāks šai vācu kultūrai. Un, jā, katrā gadījumā tie ir tie vācu biedrību dibinātāji, kuri vienmēr ir bijuši visatsaucīgākie un arī turējuši rūpi par to, lai vācu ansambļiem būtu tautas tērpi, lai
mēs pienācīgi spētu parādīties visās dziesmu svētku skatēs, lai arī reģionos būtu šī vācu dziesmu kustības attīstība. Un es priecājos, ka mums joprojām ir 3 ansambļi, kuri arī ir kvalificējušies dziesmu svētku skatēs dalībai tālāk šajos skaistajos koncertos, un par to man ir prieks, bet es gribētu uzsvērt to, ka tā pamatā ir dažu cilvēku iniciatīva un entuziasms. Un es gribu domāt, protams, par pozitīvu attīstību 10-20 gadu perspektīvā, bet kaut kādā ziņā tas man arī rada bažīgu. Šodien konferencē mēs arī dzirdējām, ka iespējams mēs daudz prasām no valsts, no pašvaldības un mazāk iesaistās privātais sektors. Vai jūsu gadījumā, jūsu kopienā jums ir izdevies iesaistīt komercsektoru, privāto sektoru? Mums ir izdevies, bet ļoti minimālos apmēros. Jāsaka tā, ka vācu biedrības Latvijā turās ļoti arī kopā ar vācu biedrībām Igaunijā un Lietuvā. Un ja mēs runājam par tieši vācu biedrību dziesmu svētkiem, kurus dibināja Lietuvas vācu biedrība no Klaipēdas, tad viņiem šos dziesmu svētkus, kas ir kā mazs festivāls, tanī laikā bija 16 vācu biedrības no Lietuvas, kuras piedalījās, un to tad atbalstīja Vācijas vēstniecība Lietuvā. Protams, ir Vācijas iekšlietu un dzimtenes ministrijas regulārs atbalsts arī vācu biedrībām Latvijā ar mērķi turpināt šo tradīciju, kopt valodu, kultūru un to arī attīstīt. Runājot par privāto sektoru, es teiktu, ka tur vēl ir ļoti liels potenciāls augt arī ņemot, gan arī piedaloties, piemēram, rīkotajos Oktoberfest, kas ir šeit Vācijas uzņēmējiem Latvijā. Es redzu, ka tur ir plašs darbības lauks un iespēja tālākai sadarbībai. Bet institucionāls atbalsts kā tāds mums ir pamatā tikai no kultūras ministrijas un no pašvaldībām, kas rūpējās par konkrēti par ansambļu vadītāju atalgojumu, lai arī minimāls, bet tomēr tas ir. Un ir iespējas ar projektu līdzekļiem arī rūpēties par vācu tautas tērpiem, ko mēs arī tā kā izmantojam reģionos. Un arī, protams, no Vācijas vēstniecības ir šis morālais atbalsts, bet kas ir visnotaļ ļoti, ļoti svarīgs. Mēs to arī izjūtam, un arī no Vācijas iekšlietu ministrijas ir iespējams finansiālais atbalsts caur projektu darbu. Tad īsa atbilde būtu nē. Par sponsoriem? Par privātā sektoru, privātais sektors, nē. Šodien visas konferences laikā mēs gan tieši, gan netieši esam virpinājuši idejas par sabiedrības līdzdalību, un gan šeit sēdošie, gan mūsu skatītāji tiešsaistē iespējams apdomā savu potenciālo dalību arī mantojuma vai kultūras prakšu dokumentēšanā. Un arī te mēs šodien dzirdējām, ka ir sākusies darbības kā, piemēram, kā akcija, bet tas ir radījis tādu ilgtermiņa jau projektu, un mēs zinām, ka tu sāki impulsīvi kā video dienas grāmatas, un dziesmu svētki beidzās, un tu turpini video dienas grāmatas, un tas pārvēršas par tādu ilglaicīgu projektu. Es gribēju lūgt jūs katru varbūt dalīties ar 1-2 tādām kodolīgām atziņām mūsu nākotnes dokumentētājiem, kādi pārsteigumi un grūtības jūs aptvērāt tajā brīdī, ka tas no kādas akcijas vai impulsīva projekta vai aizsākuma pārvērtās par ilgtermiņa līdzdalību, jo jau mazajā princī teikts, ka tev jāuzņems atbildība par to, ko tu pieradini. Kā man ir mikrofons, jau šajā telpā jūs redzat šo brīnišķīgi lielo mantojumu skapi. Viņš ir brīvpieejas mantojuma skats, un katra lieta šajā skapī ir ziedota. Un
šādas ziedojumi mums būs noteikti ilgtermiņā, un katreiz, kad kāds ienāk šeit un redz, kas šeit ir, viņā rodas vēlme arī kaut ko dot no sevis. Tā kā savā ziņā, es domāju, mēs esam ļoti pateicīgi daudziem, kas mums ir palīdzējuši gan ar informāciju, gan ar materiāliem, gan ar šiem ziedojumiem, sūtījuši gan no Austrālijas lielas kastes, gan no Kanādas, veduši pilnus koferus ar informāciju, un pats galvenais, es domāju, viņiem gandarījumu deva tas, kad viņi atnākot šeit, viņi redz, ka tas viss ir pieejams, jebkuram viņi var brīvi paņemt, viņi paši tautieši brauc un skatās, jo viņiem, teiksim, Kanādā, ASV vai Austrālijā nav nekur redzami visi dziesmu svētku katalogi kopā. Tā kā es vairāk redzu tādu, ka mums ir tas lielākais izaicinājums ir, ka darba ir vairāk nekā laika un darītāju, bet ir katrā ziņā lielu atsaucību un lielu paldies arī muzejiem Rīgā un novados vēlamies pateikt, tā kā ir tikai jādara. Tas ir mūsu gadījumā. Tātad mācība numur 1 būtu, kad jūs uzsāksiet dokumentēšanas prakses, jums ir jārēķinās, ka jūsu darbs aizvien pieaugs. Tieši Kādas tā, vēl jā. mācības mēs varam gūt? Manā gadījumā tas noteikti būtu. Es nebiju plānojis, ka šādas video dienas grāmatas un to veidošana aizņems tik ļoti lielu daļu no manas dienas laika. Jo deju svētkos mēs dejojām, pagulējām mazliet, un bija jauna diena, un bija jāfilmē jauns saturs. Un tajā brīdī, kad tev ir ļoti daudz nofilmētā materiāla un ir jāizvēlas, ko tieši tu vēlies nodot savai auditorijai, tad tā ļoti daudz laika aiziet tieši izejot visam materiālam cauri, editošanas procesā. Un tad tas, kas tev ir jāatcerās, ka tu nevari zaudēt savu radošumu un deksmi to visu darīt. Jo, ja tu zaudē to, tad tas saturs paliek tāds pelēks, un tu īsti nenodod skatītājiem to, ko tu esi iecerējis sākotnēji. Jā, nu manas sajūtas ir savā ziņā līdzīgas. Un tajā brīdī, kad es konstatēju, ka esmu pilnīgi jau gandrīz noslīdis skenējumu fotografiju kalnā savās mājās, tad likās, kam to visu vajag. Un jo vairāk, kam to vajag man. Vai ne? Protams, tā tas viss ir, tam mēs izejam cauri, visi, kas kaut ko tādu darām, bet tā galvenā lieta jau arī, kas te ieskanējās, tas viss ir absolūti neparedzami. Un, kad mēs iesākam kaut ko tādu, kas sākumā šķietas akcija esam, piemēram, vai kaut kāds īstermiņa projekts, mēs nekad nezinām, kādu sniega lavīnas efektu tas var raisīt, vai var neraisīt pilnīgi neko. Tas var izčākstēt kā ledus pavasarī, ja tur var nebūt nekā. No mūsu gadījumā tik traki nav, bet paredzams tas viss nav noteikti, un ko nedrīkst darīt nekādā ziņā, nospraust kaut kādu beigu termiņu. Ja, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, man jāpapildina Dāvis, ja mēs no viena novada un kopā to visu daram. Nu, es tomēr teiktu, ka to dārgumu lādi, tomēr labāk atvērt nekā neatvērt, nenobīties. Jo nožēlosim kādreiz, ka neatvērām. Protams, kā jau Dāvis te minēja, mēs uz viņa pleciem uzgūlām darbu, ko mēs paši kā iniciatori pat nenojautām, bet no acīm redzot tāda liela drosme mūsos un tik ļoti to saskatījām kā vērtību, kad beigās tāda lauku partnerība Lielupa savai nākošai 5-gadē kā vienu no uzdevumiem ir ielikusi. Tad tomēr turpinātai novadpētniecības virzienā skatīties. Šobrīd varbūt pašiem nenojaušot, cik tālu, cik dziļi to mēs varētu izdarīt, jo, kā jūs dzirdējāt, mums nav tāda sava novadā muzeja, bet mēs esam iesākuši un esam atbildīgi un turpināsim šo tēmu tik tālu, un, protams, kopā ar pašvaldību, cik varēsim viņu sakārtot. Tā kā nenobīties un atvērt to lādi. Turpināsim mazliet gudrāk un piesardzīgāk. Nebūtu jānoslīgs nevienā kaudzē. Bet mēs taču tikai mācamies. Un, tas, man liekas, ir brīnišķīgs process, ko mēs atklājam ar katru nākamo soli un pasmējamies par tiem uzdauzītajiem puniem, bet esam gudrāki nekā laiciņi iepriekš. Es savukārt gribētu teikt to, ka vāciešiem Latvijā tā dokumentēšana noteikti varētu tīri tā biedrības apzināt no tiem pašiem 90. gadiem, un arī es esmu
naktis pavadījusi skenējot šīs fotogrāfijas, atceroties to un redzot, vai kādi tur visi maziņi un smukiņi, un tagad jau visi tās izmaiņas. Bet katrā gadījumā tie lielākoties ir šo personiskie stāsti, bet ko es gribēju pateikt vēl un aicināt jaunos pētniekus un studentus un arī pasniedzējus, tomēr intervēt šos cilvēkus, kuri vēl ir tā saucamie Zeitzeuge, kuri varbūt ir piedzīvojuši šos te vācu laikus un vākt tās viņu atmiņas, jo mēs arī piedaloties vairākos projektos jūtam to, ka tas stāsts, ko mums var izstāstīt tie mūsu kopienas pārstāvi, kur ir piedzīvojuši tos laikus, ir ļoti vērā ņemams. Un tagad citreiz man liekas, bet kāpēc es savai omai nepajautāju to vai to? Un man tā šūpuļdziesma, kuru viņa man mācīja, bet es tomēr varbūt man vēl ir jāpaprasa mammai, kādi bija tie īstie vārdi tai šūpuļdziesmai. Un tas varbūt ir tas būtiskākais tīri, mazākuma tautību aspektā un tur, kur mēs jūtam, kad ir tās cita etniskā vēl arī piederība vai tas pieaugums, spēt tomēr saglabāt to paudzēm nodoto mantojumu, jo es saprotu, ka katru dienu mēs veidojam viņu jaunu, bet mums jau tās saknes, tas, no kura tas viss nāk, un arī, ja mēs runājam par tiem vāciskajiem tauttērpiem, tie jau pamatā ir no Vācijas. Radi ir izceļojuši tur un no tā reģiona. Mums jau šeit Latvijā nebija veidojušies tādi vācu tautstērpi kā tādi. Tas jau ir viss mums ienācis no Vācijas, jo vācu baltiešiem nebija šī vācu tautstērpa tradīcija. Tā kā tas ir ļoti svarīgi to dokumentēt tīri no tiem stāstiem, ko mums vēl var pastāstīt tie no mūsu ģimenēm, no mūsu senčiem, kuri to piederību izjūt vairāk varbūt pat nekā mēs. Es gribēju piebilst, jūs uztraucāties, ka jūs skenējat pa vakariem un tā tālāk, un vai tas ir vajadzīgs man, vai tas ir kādam. Bet mēs šeit uz vietas redzot, kad nāk cilvēku uz mūsu dziesmu un deju svētku telpu, un kad viņi paņem kādu no materiāliem un ierauga kādu pazīstam, jeb kādu vārdu, ko viņi pazīst, ko viņi varbūt neatcerējās, un tie ir seni laiki, ko viņi ierauga. Tā sajūsma viņu sejās ir tas, kas dod mums visiem stimulu. Jā, tas ir vajadzīgs. Lūdzu, skenējiet. Ja? Par dziesmu svētkiem, un arī šajā panelī mēs to redzam, ir ārkārtīgi grūti runāt bez tādas pacelātības, tādas dziļas emocionalitātes un dažreiz arī patosa, bet es tomēr visa paneļa garumā mēģināšu mūs visus piezemēt un sazemēt, un vēl noslēdzot jautājums par jūsu personisko pieredzi, saprast, kas ir tie ļoti praktiski ieguvumi, un es arī savā referātā minēju, ka tas līdzdalības praksēs ir ārkārtīgi būtiski, ka ir šie pavisam praktiskie ieguvumi no līdzdarbošanās, kas nav tikai es negribētu teikt tikai, jo tā ir ļoti būtiska daļa, kas ir tās savas identitātes piepildīšana, ja, patriotisma jūtas un kopības sajūta, bet tikpat svarīgi ir atalgojuma saņemšana, vai kā mēs savā pētniecībā redzam, šī līdzdalība ļauj veidot ierakstus CV, kas ļauj saņemt, piemēram, stipendijas mācībām prestižā universitātē, un ir tādi ieguvumi, kas sniedzas tātad ārpus paša procesa. Vai jūs varat identificēt tādus attiecībā uz sevi? Es teiktu tā, šī līdzdarbošanās vienalga, kurā jomā, vai tā ir šī joma, jeb kā cita, dod mums pieredzi, un arī ir iespēja sastikt tik daudz dažādas brīnišķīgas cilvēkus, no kuriem mācīties, ir tātad paplašina mūsu kontaktu loku. Man ir bijis tā, ka man daudz gadus bija jādzīvo ārzemēs, un tikai esmu Latvijā pēdējos 3 gadus. Un tad, kad bērni pabeidz skolu, es sapratu, ka es kaut ko gribu darīt. Un es, man liekas, ja es nemaldos, iesaistījos 5 sabiedriskās organizācijās. Es jau kādās 3 esmu tagad. Un atklāt sakot, tad nekad nebija domājis par to, kādu samaksu par to saņemšu, bet ko es došu, ko es emocionāli saņemšu no tā, kad es esmu kaut ko pamēģinājusi jaunu, un tas man deva tādu
īpašu labu sajūtu to darot, bet jāsaka atklāt, ka tas bija sabiedrībā, kur katrs, kas ir iesaistījies sabiedriskā organizācijā, tā arī jūtās. Un tas ir tieši, es runāju par trimdas sabiedrību, par diasporu, kur pārsvarā gan svētku rīkošana, gan viss, kas saistās ap svētkiem, viss ir sabiedriskais darbs, nevienam nekāda labuma nav. Tā kā šādā veidā es domāju, ka tas ir jādomā vienkārši mazliet plašāk. Tad ir daudz veidi, kā sajūsmu dabūt par to, ko tu dari. Ne katreiz tas ir naudā, bet, protams, nauda arī ir svarīga. Es varbūt iemācījos, ka es negaidu nekādu samaksu par to, tad, kad vidusskolas laikā es veidoju šos pētījumus par latviešu tautsdeju vēstures veidošanos 20. un 30. gados un ideoloģisko izmantojumu 40. un 50. gados. Un tajā brīdī, kad es pieslēdzos vairāk tieši sociālajiem mēdījiem un video dienas grāmatu veidošanai, es sapratu, ka es to daru sevis dēļ, lai parādītu, kāda ir mūsu ikdiena. Un tad, kad es sāku saņemt pozitīvas atsauksmes un cilvēki rakstīja, ka viņi arī ir ieraudzījuši sevi tajos video klipos, tad tas vairāk man radīja tādu gandarījumu sajūtu. Un tas, man liekas, ir tas galvenais, pēc kā es tiecos, ne pēc atalgojuma, vienkārši parādīt cilvēkiem, kā mums iet, kā mēs darbojamies, un tas, ka viņiem tas patīk, ir vienkārši ļoti fantastiski. Es varbūt tādu pavisam sīku personisku piebildi. Jā, tas varbūt ir kaut kas tāds gluži netverams, bet šajā procesā mani iedvesmoja tās ārkārtīgi gaišās saulēnās fotogrāfijas, piemēram, ar tām gavilējošajām sejām. Jā, tas varbūt ir kaut kas tāds pavisam personisks un pavisam neliels un niecīgs un droši vien nebūtu neatsverams varbūt manā dzīvē vai kā citādi. Bet jā, katrā ziņā šajā laika posmā, kopš es te esmu iesaistījies šajā vēstures liecību apkopošanā par dziesmu svētkiem Jelgavas novadā, es neatceros, kad es būtu bijis vēl tik daudzu šādu līdzīgu fotogrāfiju un šādu kvēlojošu seju lokā. Teiksim tā, poētiski. Es domāju, kā mums visiem es arī varu pateikt to, ka šo ieguvumu ir daudz un pirmām kārtām tas dod motivāciju darboties tālāk, ka tu redzi, ka tas tavs darbs ir spējis iepriecināt citus un ka tam ir jēga. Es domāju, ka katram no mums, kas mēs darbojamies šī lauciņā, ir jābūt tai sajūtai, ka tas ir vajadzīgs, ko mēs darām. Un, protams, ka tas ir pirmām kārtām šis te personiskais emocionālais baudījums un prieks. Noteikti tas ir plašais kontaktu loks, iespēja attīstīties arī profesionāli pētniecības laukā. Un es domāju, ka katra jauna tikšanās paver jaunas iespējas, un mēs nekad nezinām, kā tu stāstīji, ka nevar zināt, kā vispār tas viss beigsies, iesākoties kaut kādam procesam, tu saproti, hei, bet tur, un tad tikai tas viss sākas tā pa īstam, jo, darīt un iet uz priekšu, un tad jau tādā radošā procesā tas viss arī sasaucās un veidojās. Un kas mums, piemēram, bija ļoti interesanti, ka mēs apkopojām tās vācu dziesmas un veidojām arī, savu grāmatiņu par tām dziesmām, kas tiek dziedāts. Tas startautiski tiekoties ar citām vācu biedrībām, vai tas ir no Ukrainas vai Ungārijas vai Rumānijas, vai kur mēs saprotam, ka tās vācu dziesmas visur ir vienādas. Un mēs ar tādu lepnumu, kā mēs te, un tad visi var vienoties tādā kopīgā dziesmā, bet tie ir tie interesantie fakti, un jā, es aicinātu pētniekus vairāk arī pētīt. Jā, tad noslēgšu es. Jāsaka, kad es jau iepriekš minēju, man sākot ar personīgi, tas ir liels izaicinājums, jo es esmu darbojusi ikdienā citā sfērā. Tā ir uzņēmēja darbība, tā ir lauku vide, lauku turismas un pēkšņi ir šī liecība vākšana, bet no otras puses atkal tas ir iespējams, izrādās. Tas ir iespējams arī cilvēkam no citas sfēras pieslēgties tēmai, dziesmu svētku liecību vākšanai un teikt, ka es tomēr arī esmu kā tāds tautas pārstāvis. Ja, un varbūt man pat vienkāršāk viņus bija iedzīvotājs apulcēs katrā pagastā uzrunāt, kur runā par saimnieciskām lietām un pēkšņi te viena dāma aicina vākt liecības, jo tā taču ir vērtība, bet mani paši tas iepriecina, es to personīgi saskatu kā tādu vērtību.
Un tomēr domāju un ļoti ceru, ka tas, mani tas vismaz personīgi motivē, ka mēs par to vēl novadā runāsim, ka tas varētu kaut kā veicināt šo dziesmu svētku tradīciju arī. Varbūt kāds pieslēdzas tai dziedāšanai, dejošanai, varbūt tas pati arī gala rezultātā. Tas tomēr arī ir tāds pienesums un caur šo te vēstures apkopošanu atgādināt to mums pašiem novadā. Un es domāju šeit katru savu novada pagastu. Jā. Paldies jums. Un tagad mums būs tāda provokatīva ekspresa jautājuma sadaļa, kurā būs 3 jautājumi ar pilnīgi neiespējamām izvēlēm. Un jums tomēr būs jāizvēlas no 2 viena. Un nevarēs izvēlēties abas vai nespēt atbildēt. Vienkārši būs jāsaņemās un viena jāizvēlas. Un jautājums ir sekojošs. Kultūras mantojums neapšaubāmi ar katru dienu pieaug. Tas apjoms pieaug un ar laiku tas pieaugs aizvien vairāk. Visādā ziņā atmiņu institūciju jomā ļoti daudz tiek runāts par to, kā saglabāt visu šo jautājumu, vai tas vispār būs iespējams, vai tas ir ilgtspējīgi, pavīt daudz dažādas stratēģijas, kurās tiek aicināts varbūt pat nesaglabāt visus fiziskos priekšmetus, bet tikai tos dokumentēt, aprakstīt vai digitalizēt. Citas stratēģijas ir, ka varbūt ir jāizbeidz šī te klimata kontrolēto glabātuvju neilgtspējīgā rīcība un jāļauj mantojumam dzīvot tik ilgi, kamēr tas dzīvo, un dažādas vēl stratēģijas, kas ir, protams, ārkārtīgi diskutablas, un par tām tiks lausti bezgalīgi daudz šķēpi, bet mēs visi saprotam, ka gadsimtiem ejot, šis kultūras mantojums kļūst aizvien apjomīgāks, un līdz ar digitalizāciju tas pieaug ģeometriskā progresijā. Lūk, un tagad man ir 3 jautājumi. Apzinoties to, ka mums tā tad ir jau Rakstniecības mūzikas muzejā šī telpa, jums ir jau iegūts mantojums, daudzi cilvēki piedalās dziesmu svētku mantojuma dokumentēšanā, vākšanā. Jums ir iespēja šai te visai esošajai kolekcijai pievienot tikai vienu liecību vēl, un tā tad ir 2 izvēles. Tā būs kāda, teiksim, kāds materiāls vai fotogrāfija, kas raksturo kādu uzvaru, kādu veiksmi, vai tas būs kāda liecība, kas raksturo kādu neveiksmi, neizdošanos, nokritušu dejotāju uz visām 4. Es nezinu, jebko, kas būtu pretējs šai te augsta patosa veiksmei vai uzvarai. Ko jūs izvēlētos? Es izvēlētos pievienot Deju svētku gurķi. Tāpēc, ka man liekas, ļoti daudziem cilvēkiem bija interesants emocijas par to, ka pusdienu pakās bija ļoti liela gurķi. Un tā, man liekas, mums kā dalībniekiem ir tāda viena kopīga atmiņa, kas ir noteikti palikusi no šiem svētkiem. Un tas varbūt nebūtu kaut kas tāds ļoti skaists, bet mums, dalībniekiem, mēs paši zinātu, ar ko mums tas asociējas no iepriekšējiem svētkiem. Bet to jūs ierindotu šajā uzvaras kategorijā vai šajā pretējā kategorijā? Pretējā. Ok, labi. Vispār tas ir ļoti filozofisks jautājums, kas ir uzvara un kas zaudējums. Jā, Tad tas ir jūsu brīva interpretācija. Jā, bet vienmēr tā būs brīva interpretācija. Un katrā ziņā tas, ko es izvēlētos, vienmēr būtu tas, kas būtu ārpus rāmjiem. Kas būtu vairāk ārpus tā ierastā, ko varbūt man būtu vajadzējis izvēlēties. Un kas tas būtu? Tā neveiksme, vairāk vēl uz neveiksmi? Iespējams neveiksme, kura patiesībā ir vislielākā veiksme. Es gribēju vēl komentāru par gurķiem. Mēs centāmies. Mums bija pilns leduskapis ar viņiem svētku laikā, bet neviens neizturēja, lai viņi ieliktu krājumā. Bet es domāju, ka es ieliktu kaut ko pozitīvu. Jo man liekas, pozitīvs ir kaut kas tāds, kas ved tālāk, kas kopā augšup. Bet arī tieši es piekrītu Dāvim, kad ko mēs uzskatām par arī neveiksmi. Vienmēr mēs taču, kad mēs runājam ar bērniem, mēs sakam, bet paskaties uz to pozitīvo. Ja? Arī katrā neveiksmē ir šī zelta maliņa. Un ļoti gribas teikt, ka visam ir vieta būt, bet, ja jāizvēlās šai brīdī, tad
Domājot par iesācējiem, par jaunu impulsu došanu, mums taču interesē, mēs gribam, lai turpinās, lai viss turpinās, tad es balsoju par to pozitīvo. Lai tas tā kā iet tālāk, priekš tiem, kas uzsāks, kas turpinās, kas to nepazīst, bet iepazīst tikko. Tā kā man liekas, ka tajā mirklī tas ir svarīgi. Es arī par to uzvaru. Šis jautājums nav pavisam tāds nepamatoti provokatīvs, jo, protams, ka arī akadēmiskajā vidē un arī uzņēmē darbībā šobrīd ir ārkārtīgi populāri runāt par tādiem neveiksmes stāstiem. Mums Rīgā notiek arī fuck up stories un starptautiskajās konferencēs tiek veltīts vesels sesijas tam, lai izstāstītu neveiksmīgos stāstus, uzskatot, ka no tiem mēs varam mācīties tikpat daudz vai pat vēl vairāk un piešķirt arī tradīcijai vai arī tam, ko mēs darām, ļoti cilvēcisku seju un noņemt šo ārkārtīgi lielo slogu un spriedzi, ka visiem ir nemitīgi un vienmēr jābūt veiksmīgiem. Bet otrs, un mēs, diemžēl, jau esam aizsākuši otrā ekspresa jautājumu tēmu, bet tad jāizdomā būs cits piemērs. Bet otra tātad izvēle ir izvēlēties kādu māksliniecisko dziesmu svētku aspektu, vai sadzīvisku. Mēs redzējām, bija TikToks, kur ir, lai nepiesaltu pie ledus, ir miskasts maiss jāliek apakšā, mums ir stāsts par gurķi ikonisks jau, vai tie būtu kādi mākslinieckās programmas skati vai kāds artefakts par saturu, kas ir tas, ko mēs pievienotu jau esošajai kolekcijai, kas būtu nepieciešams nākamajām paudzēm. Es domāju, ka nepieciešams tās emocijas un tas cilvēciskais faktors, līdz ar to tas viss aiziet uz tādu, emocionālu piedzīvojumu un viņš ir vairāk tāds sociāls manā skatījumā. Bet vai tad sadzīviski vai šī te mākslinieciskā? Sadzīviski, jā. Sadzīviskais. Jā, es arī varbūt izvēlētos sadzīvisko, tāpēc, ka vairākums izvēlētos māksliniecisko iespējams. Es šajā gadījumā tomēr izvēlētos māksliniecisko, jo man ir konkrēts piemērs no lielkoncerta Balts, kad mums bija pēdējais mēģinājums un tie zelta gabaliņi krita no augšas. Es skatījos, sēžot skatītāju rindās, un es raudāju. Un tas bija tik skaisti, ka tās emocijas vienkārši citādāk nevar aprakstīt. Tāpēc mākslinieciskais. Es domāju, sadzīviskais, jo dziesmu svētki ir kopā būšana, kopā jušana, un man liekas tā kopības sajūta, ko mēs sajūtam tajos svētkos, jeb arī katreiz, kad mēs sagaidām kādu hokeja komandu pie brīvības pieminekļa, visi kopā sagaidām viņus un kopā ar viņiem svinam. Tā ir tāda kaut kas vairāk nekā mākslinieciska, bet atstāsim māksliniecisko daļu profesionāļiem varbūt. Bet arī sadzīviski mākslinieciskais. Tāda izvēle nav, un mēs jau norunājām no sākuma. Mums grib ielikt rāmīšos, bet ļoti grūti ir dzīvot rāmītī, tā kā jau arī Dāvs teica. Tiešām tas grūti ir tā izvēlēties. Tāds ir katru dienu muzeja darbiniekiem darbs izvēlēties. Bet žēl, ka nevar būt abas lietas kopā, jo mēs esam tik dažādi, gan sadzīviskais, kā mēs paskatāmies, no kuras puses. Jums viena fotogrāfija jāiesniedz muzejā. Tad, lai viņi ir sadzīviski, tomēr beigās. Tomēr kaut ko izspiedu. Paldies. Un tad visbeidzot pēdējais provokatīvais jautājums. Jums ir izvēle tātad starp priekšmetu, kas ir vēsturisks, un kādu liecību vai priekšmetu varbūt, kas ir pavisam jauni tapis, un tam ir tikai potenciāls kļūt par mantojumu. Es gribēju teikt, varbūt tas varētu būt tavs TikToks, bet es nevēlos, lai šī saruna kļūtu personīga. Tas var būt jebkas, kas ir tapis tagad un ko kāds iemūžina, varbūt un tā ir liecība par dziesmu svētkiem, un varbūt tā kļūst par mantojumu, ja kāds to saglabās. Vajadzētu jau abus, ja? Bet ja ir tā, ka kādu no tiem, es domāju, skatīsimies nākotnē, un es paņemtu kaut ko tagad, jo es zinu, ka pēc 100 gadiem kāds ar abrīnu vēros to, ko mēs esam pieņēmuši krājumā un teiks, cik labi.
Es nezinu, kā atbildēt uz šo jautājumu, jo es personīgi, varbūt, ja tas ir kaut kas tāds no vēsturiskā, kas vēl nav krājumā, tad es izvēlētos vēsturisko. Ja mēs domājam par to, ka mēs iesoļojam digitālajā laikmetā, tad, protams, ka nākamajām paudzēm vieglāk būs uztvert šos digitālos materiālus. Tāpēc ir grūti izvēlēties vienu, jo katrai paudzei būs citādāka sasaistība ar to. Protams, tur būtu jāskatās, kurš priekšmets liecinātu īstāk un personiskāk. Bet, domājot par nākotni, laikam pusē pavas gurķis nebūs tas, ko es izvēlētos, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet droši vien kaut kas uz nākotni vērsts, kas nākotnē varētu būt vēsturisks. Jā. Nāk prātā uzreiz tās fotogrāfijas ar atrastajām mantām, kas parādījās Facebookā, cik daudz tur piesakās īpašnieki uz kaut ko tādu. Un man liekas, ka droši vien ir kaut kāda tā atribūtika no dziesmu un deju svētkiem, kas ir radusies tā kā mūsdienās un kas varētu būt kā liecība nākotnē, jo es arī gribētu skatīties nākotnes virzienā, pieņemot to, ka tiešām visas vēsturiskās svarīgās lietas mums ir skaisti savāktas. Jā. Paldies jums liels, ka ļāvāt sevi tā mocīt, un mums ir 10 minūtes laika, un es ļoti gribētu dot mikrofonu jums, komentēt, uzdot jautājumus, arī provokatīvus. Visi sēž tādi bēdīgi. Jāiet tā kā skolā klāt būs, kad te nolaiž acis un tad skatās virsū. Izsauc pēc datuma vai alfabēta burtu uzvārdā. Man tā matemātikas skolotāja darīja. Vēl tagad trauma. Labdien! Mans vārds Daina Lāce. Mana dziesmu svētku un deju svētku prakse vai pieredze ir 33 gadu garumā. Un šajā gadā es izvēlējos būt brīvprātīgais. Un mans jautājums jums kā dalībniekiem, kā jūs sajūtāt tos brīvprātīgos tajā vietā, kur jūs bijāt? Paldies par jautājumu. Es arī esmu bijusi deju svētku un dziesmu svētku brīvprātīgā. Un Daugavas stadionā, man liekas, bija ļoti viegli sajust šo brīvprātīgo atbalstu, jo tas bija, kad mēs nācām iekšā, brīvprātīgie mūs smaidīgi sagaidīja, skenēja mūsu kartiņas pie pusdienu galda, pateica kādu jauku vārdu, novēlēja labu apetīti. Un tie bija cilvēki vienkārši, kas turpināja likt tev justies gaidītam Daugavas stadionā un iedeva tev savas priecīgās un laimīgās emocijas arī tajā brīdī, ja sāpēja kāja vai ja lija lietus un mēs bijām pilnībā izmirkuši, tad brīvprātīgie tiešām ir tie cilvēki, kas strādā aiz kadra, aizskatuvē un palīdz nodrošināt šo te patīkamo sajūtu gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Jā, es pievienoju savu skatītāju pieredzi no dziesmu svētkiem. Man ļoti patika šis te moments, kad šie te visticamāk tie bija brīvprātīgie, kas dziesmu no stāšanās laikā stādināja steidzīgos klausītājus, rosinot piebremzēt un piefiksēt šo mirkli. Tā kā paldies visiem, kas to darīja. Dziesmu svētku laikā mūsu ekspozīcija bija atvērta, un līdz ar to visā šajā meža parka teritorijā es teiktu, ka visi bija brīvprātīgi, arī tie, kas dziedāja un veselu nedēļu šeit mēģināja. Un tiešām, bet ja runājam tieši par tiem, kas palīdzēja dalībniekiem orientēties un arī visiem citiem, tad jā, tieši šīs priecīgās sejas, šīs tā vēlme, ko viņu acīs varēja redzēt, ka viņi paši priecājās, ka viņi šeit ir un ka viņi piedzīvo šo tiešām brīnišķīgo nedēļu meža parkā. Un es domāju, ka ļoti, ļoti pozitīvas visas tās atziņas. Jā, lielais paldies. Man arī tikai pozitīva pieredze ar mirdzošām acīm un ar vēlmi tiešām palīdzēt. Un arī atrisināt daudzus nezināmus jautājumus, varbūt, kas ir radušies kādam apmeklētājam. Jā, tas bija savā ziņā saistībā ar šodienas tām līdzdalības praksēm, kas bija viena no tēmām šajā. Bet tā, lai mazliet to līdzdalību iestarpinātu,
un kāpēc es jums to jautāju, un ko es šodien nesadzirdēju. Es varu atklāt, ka viena daļa tie brīvprātīgie pēc statistikas viņi bija dziesmu svētku, iepriekšējo dziesmu un deju svētku dalībnieki. Jo tad, kad bija intervijas, tad jautāja, cik no jums ir piedalījušies dziesmu svētkos? Un pusi pacēla rokas. Cik no jums ir piedalījušies deju svētkos? Un otra pusi pacēla rokas. Principā brīvprātīgie bija iepriekšējo dziesmu un deju svētku dalībnieki. Un es pat no savas prakses tāda, tikai to gaisu tajā Daugavas stadionā. Jo tu pazīsti, ko tas nozīmē. To slodzi, ko nozīmē dejotājiem. Bet tāpēc darbojamies kopā. Nepieciešams pētījums par brīvprātīgo darba veicēju pieredzēm un kādēļ viņi vairs nav dalībnieki. Tas būtu arī interesanti. Vai ir vēl kāds jautājums? Vai komentārs vai refleksija par šodien dzirdēto? Tad man ir noslēdzošais jautājums. Un par to runā arī atmiņu institūcijas pašas un arī daudzi citi, kas institucionāli dokumentē un vāc liecības. Ko ar to darīt ilgtermiņā? Kas to uzglabās un kā to padarīt pieejamu? Kā jums šķiet no savas perspektīvas, jo mantojums ir atšķirīgās formās, par atšķirīgiem reģioniem, tēmām, kas jūsuprāt tam, ko jūs darat, būs tāds visilgtspējīgākais formāts, kur tas varētu palikt? Un vai tam vispār kaut kur ir jāpaliek? Manā gadījumā ir ļoti grūti par šādiem jautājumiem vēl spriest, jo šie TikTok video formāts, tas ir tas, ko mēs šobrīd varam apskatīt pašā platformā, un tas ir katram pieejams. Spriest par to, vai tas būtu jāsaglabā nākamajām paudzēm kādā citā formātā, lai to varētu pēc tam parādīt, vēl ir ļoti plaši un nesaprotami. Ja šobrīd mēs visu to varam apskatīties, tad vai tas ir jāsaglabā, un kas to saglabātu, un kā tiktu veikt izvēli par to, ko tieši mēs saglabājam? Iveta, jūs pieņemtu TikToku savā pamatkrājumā? Labs jautājums, paldies. Kāpēc nē? Bet tiešām ir jādomā, ko un kas ir tas stāsts, kas nāk ar šo stāstu, ko mēs redzam kopā. Vai tas stāsts tiešām ir pietiekoši interesants un kaut ko īpaši parāda šajā dziesmu svētku tradīcijā. Tādu, ko mēs gribam nodot tālāk un gribam, lai cilvēki pēc 100 gadiem teikt, cik interesanti jūs kaut ko tajā laikā darījāt. Bet noteikti ir vērts apskatīties un izdomāt un apskatīties un arī izdomāt veidu, kā to var saglabāt nākotnē, jo tas varbūt tās, man liekas, ir tas tāds visgrūtākais tagad domājot. Arī tieši tāpatās kā Facebookā bija ļoti daudz dziesmu svētku fotogrāfijas, dienas grāmatas. Cilvēki no koriem, deju kopām rakstīja katru dienu vakarā cītīgi, kas te tajā dienā ir noticis, kas ir ļoti brīnišķīgs, kas netik brīnišķīgs. Un tās ir tādas ļoti svarīgas vērtības, ko negribētos pazaudēt, jo tās jau iedod šo svētku garšu, šo svētku sajūtu un kā to sajūtu pārnest tālāk tiem daudziem 100 gadiem tālāk. Ja mēs vēl arī tagad veidojot ekspozīciju, mēs jau īstenībā nezinām, ko tie cilvēki pirms 150 gadiem, ka viņi pirmo reizi atnāca uz Rīgu. Un, jā, daži nāca, daži brauca ar zirgu, varbūt kāds ar laivu arī. Ko tad viņi sajūta un kā viņiem pēc koncerta, kāda viņiem tās sajūtas bija. Mūsdienās, es domāju, mēs kaut kādā veidā varam noķert to veidu, kā mēs šīs emocijas varētu nodot tālāk. Bet kopā visiem strādājot, es domāju, mēs izdomāsim, kā to vislabāk darīt.
Jā, man liekas, ka Iveta man izrāva vārdus no mutes laukām par tām sajūtām. Un, ja tās sajūtas jau ir taisni, tas, ko mums vajadzētu saglabāt. Un, protams, liekas, ja mēs domājam, kā saglabāt, kā nodot sajūtu, tad tas kļūst kaut kas tik gaistošs, tik nekonkrēts, nenoteikts, izplūdes. Bet tas vienkārši ir jāsajūt. Kā nodot šīs sajūtas? Cita ceļa nav. Jā, piezemējoties atkal pie mūsu novadā, ar mūsu liecībām, es domāju, ka viņas noteikti būs digitāli. Viņas jau ir tādas jau šajā procesā, iespējams arī kāds materiāls izdodas, drukāts, un arī šīs te liecības, šīs te stāsti, šie te atmiņu stāsti, viņš viss summēsies kopā. Bet, protams, ka mēs vēl domājam, kā to labāk noformēt. Jā, jo man arī liekas, ka, jā, protams, mēs visu digitalizējam, mēs cenšamies visu saglabāt, bet ir svarīgi turēt roku uz pulsu un pareizajā brīdī un pareizajā laikā izvilkt tieši no tā visa to nozīmīgo, ar ko varbūt tanī momentā mēs jaunus cilvēkus varētu iedvesmot. Un tāpēc man liekas, ka tieši radošajiem cilvēkiem ir plašs darba lauks un ir jādomā par tiem priekšmetiem, arī par tām sajūtām, kā šo te visu dziesmu svētku un deju svētku kustību padarīt atraktīvu, pareizajā laikā, pareizajā vietā, ar pareizajiem līdzekļiem. Un man liekas, ka ir ļoti jauki, ka mēs par to runājam, un es domāju, ka tas mums nākotnē dos tādus pareizus impulsus arī lēmumu pieņēmējiem. Kaut vai organizējot šāda veida diskusijas un nākot kopā un par to domājot. Un lai mēs nenoslēgtu šo paneļu diskusiju ar tādu jābūtību, ka tas kādam būtu jāvērtē un kaut kad nākotnē kaut kas būtu jāizvēlas, es gribēju uzdot katram no jums, kā noslēdzošos vārdus, kuri tad ir tie, kuriem tas būtu jāizvēlas? Kuram ir jāizvēlas vai Agatas liecības un viņas emocijas, viņas paudzes emocijas, tiek saglabātas vai nē? Kurš, jūsuprāt, būs tas, kurš to izvēlēsies? Un vai jūs esat gatavi būt tie, kas to izvēlēsies? Es domāju, mēs jau noteikti esam gatavi būt tie, kas izvēlēsies. Un es gribētu aicināt to, lai mēs katrs tiešām to darām un arī ikdienā praktizējam. Mēs izvēlamies un mēs jau katrs zinām to stāstu par sevi pastāstīt. Un tas ir stāsts, šis te personiskais stāsts, šis te stāsts ar emociju. Bet ir jautājums, kā varbūt tos, kuri nepiedalās un kuri vēl nav tanī iesaistījušies, kā viņus ieinteresēt. Un kas ir viņiem tas trigger punkts, kāpēc viņi gribētu iesaistīties? Jā, pilnīgi noteikti. Katram ir jāizvēlas pašam. Jā, tas ir vienīgais variants. Kā katru mudināt, rosināt, izvēlēties, tas jau ir cits jautājums, bet ir jānonāk pie tā, ka katrs izvēlas pats. Es noteikti piekritīšu, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir pati auditorija. Un, ja mēs katrs izvēlamies, tad kopēji auditorijai būtu jāizvēlas, kas ir tas, ko viņi nākotnē vēlas redzēt. Un tad es palikšu pie tā, ka mums katram ir jāizvēlas, bet auditorijai kopumā ir jāizdara arī kaut kāda izvēle. Piekrītu arī kolēģiem šeit, kad katram pašam jāizvēlās, jo tā kā katram pašam mums ir... Katram ir savi dziesmu svētki, katram ir savs stāsts par dziesmu svētkiem, savas emocijas par šiem svētkiem. Un katram varbūt tās arī būs kaut kāda būtiska lieta, kas protams, ar kādu īpašu stāstu tiktu nodota muzejā, lai glabātu nākotnē. Bet arī es uzticētos profesionāļiem, kas zinātu, kā, jo galā viņi tiešām ir to pētījuši un skatījušies un sapratuši, kādēļ šai lietai ir liela nozīmība skatoties nākotnē. Jā, un es papildināšu, ka noteikti nevajag tā novienādot visu, ja.
Tas nav iespējams, tas nebūs interesanti, bet tāpat laikā gribas uzsvērt, ka, lai katrs dara to savu darbiņu, ko vislabāk prot pētnieki, lai pēta padziļināti, zinātniski. Tam visam ir jābūt. Ja arī mūsu šis Jelgavas piemērs, mēs bez Dāvina nekādi, tad viņš būtu tiešām vēl varbūt sadzīvis kāds tāds apkopojums, ja nebūtu viņš kā speciālists pieslēgts. Tomēr to izvērtēt, kurš gan no mums pagastos varētu pateikt tiešām vai šo fotogrāfiju, tas būtu vēl interesantāk, bet tomēr arī šī iedzīvotāja iesaist, tādu mūsu tautas iesaist, tam arī ir sava nozīme. Mēs šeit arī pieliekam to savu emociju, tā kā mēs saprotam. Un tā arī aizies vēsturē kaut kāda daļa, bet lai ir, viņi jau tā veidosies. Tad, lai katrs dara to, ko vislabāk prot, un tad būs tāds daudzšķautņains šis dzīpars tajā rakstā kopējā. Jā, es tikai gribēju piemetināt. Es nedomāju, ka mana iesaistīšanās būtu kaut kas ārkārtīgi zinātnisks. Jo arī es domāju, ka tas viens kritērijs, ko es esmu varbūt izraudzījies, izvēlējies, ir pavisam vienkāršs. Vai šis materiāls ir mani uzrunājis kaut kādā veidā? Atkal mēs nonākam pie tā pavisam galēji subjektīvā faktora. Bet, protams, ir viena cita lieta. Ir labi pārredzēt laukumu. Kā saka, redzēt kaut kādās kopsakarībās, bet vienalga. Kad tu būsi ieraudzījis to laukumu, tu tāpat to gala rezultātu izvēlēsies pēc sajūtām. Paldies jums! Es ar lielu prieku klausījos, ka daudz no jūsu atbildēm saskana ar to, ko teorētiķi runā šobrīd pavisam plašāk attiecībā uz kultūras teoriju, kultūras praksēm, gan to, ka mēs ejam tādā kvalitatīvā pētniecībā vai pat postkvalitatīvā pētniecībā, to, cik ārkārtīgi arī šobrīd vadot studentu darbus vai redzot viņu pieteikumus akadēmiskiem noslēguma darbiem, cik ārkārtīgi daudz ir ieinteresēti emociju pētniecībās, šīs tādas netveramās dimensijas, bet kas acīm redzot, ir sevišķi pēc pandēmijas mums ir kļuvusi ļoti, ļoti nozīmīga. Un treškārt, nebūs. Treškārt, noslīka emocijās. Ak vai. Tā arī mēdz gadīties. Jā, treškārt ir daudz punkta. Katram būs savs treškārt. Katram savs treškārt. Jā, paldies. Paldies dalībniekiem, dziesmu svētku organizatorei, mūziķei, ekspozīcijas dziesmu svētku telpu vadītājai Ivetai Gravai, Latvijas Vācu Savienība, Latvijas Universitātes Vācu kopienas Latvijā dziesmu un deju svētku aktivitāšu virzītājai Ilzei Gardai, biedrības lauku partnerība Lielupa pārstāvē dziesmu deju svētku apmeklētājai Videgai Strautniecei, vēsturniekam mūziķim Dāvim Beitleram un deju ansambļa Vektors dejotājai, blogerei un Latvijas Universitātes komunikācijas zinātņu studentei Agatei Brejerei. Paldies mūsu klausītājiem te dziesmu svētku telpā. Paldies mūsu skatītājiem. Mani sauc Elīna Vikmane. Un tagad es nododu mikrofonu gala vārdiem rakstniecības mūzikas muzeja direktorei. Jā, paldies visiem par šīs te ārkārtīgi piepildītās dienas bagātīgajām dāvinām, atziņām. Paldies klātesošajiem, paldies skatītājiem tiešsaistē un tiem, kas vēl pārskatīs šos te konferences video un iedvesmosies no tiem, veicot savu ikdienas darbu, pētniecībā, darīšanā, dalībā, līdzdalībā un vienkārši svētku baudīšanā. Un šobrīd es gribu arī teikt lielu paldies visiem šīs konferences rīkotājiem, pirmām kārtām mūsu partneriem Latvijas Kultūras akadēmijai, tās rektorei Rūtai Muktupāvelei, profesorei Andai Laķei, Aijai Lūsei un Aijai Melbārdei, kas ļoti palīdzēja šīs konferences organizēšanā un nodrošināšanā. Tāpat Latvijas Nacionālajiem kultūras centram un tā direktorei Signei Pujātei, tad visiem prezentētājiem un arī paneļa dalībniekiem un vadītājai pētniecei Elīnai Vikmanei. Paldies, tiešām tas bija interesanti. Tāpat saku paldies mūsu viesiem no Igaunijas, Annu Kolar un Meta Morozovu, Lietuvas viesšņai Ritai Repšienai
un, protams, Guntim Šmithenam no Vašingtonas Universitātes. Liels paldies mūsu tūkiem Ilzei Norvelei, Mārai Sosārei un Brigitei Strodai, kas palīdzēja šo te konferenci saprast un pārraidīt arī starptautiski. Paldies visai manai muzeja komandai, Dziesmu svētku telpu kolēģiem, vadītājai Ivetai Grāvai un visiem kolēģiem, kas šeit kā rūķīši visu mums nodrošināja. Paldies Laurai Švītiņai, kur atrada laiku līdzās saviem māmiņas pienākumiem šodien arī piedalīties ar interesantu referātu. Tāpat mūsu mārketinga un komunikācijas nodaļai Ilonai Matvējevai, mūsu sadarbības un attīstības vadītājai Leonādai Česterei, visai mūsu tehniskajai atbalsta administratīvai komandai, konferences moderatoram Edgaram Raginskim, kā arī tiešsaistes nodrošināšanas komandai Mārtiņas Virkzda vadībā. Tā kā paldies, un tiekamies šeit Dziesmu svētku telpā, tiekamies Dziesmu svētku procesā, norisēs savos ikdienas darbos, atmiņā, mantojumā, nākotnē. Paldies. No savas puses piebildīšu, ka paldies Dievam atcerējos trešo, noslēdzošo domu, un tā man bija liels prieks dzirdēt, ka dalībnieki izvēlējās iemūžināt šodienas liecības nākotnē. Tā ir ārkārtīgi aktuāla diskusija šodien atmiņu institūcijās, kurās, piemēram, akreditētos muzejos digitāli dzimis mantojums sastāv tikai 1% no visa muzeja glabātā mantojuma. Tā kā šis jautājums ir akūts, man bija prieks par jūsu atbildēm, un mēs tiekamies Kultūras krustpunktos arī rīt sekciju darbā Latvijas Kultūras akadēmijā, gan kultūras mantojuma sekcijā, gan dažādu citu tematisko norišu sekcijās, un laipni visi gaidīti. Uz redzēšanos!